jūs esat jau Latvijas finālā. Šodien un rīt noskaidrosim labāko no jums. Koncentrējieties, fokusējieties, atcerieties, ka jūs cīnaties par uzvaru, par savu uzvaru. Mūsu konkursa atrašanās izstādes skola ietvaros ir vienkārši super reklāma visām tehniskajām skolām, kuras šeit piedalās, kuras piedāvā automehāniķa profesijas apguvi. Un vispār šī ir vieta, kur mums sen jau bija jābūt. Finālistiem es noteikti gribu novēlēt izturību šīs 2 dienas pildot uzdevumus un sasniegt augstus rezultātus un iegūt vērtīgu pieredzi. Visiem finālistiem es novēlētu veiksmi, taču patiesībā es viņiem novēlu rūpīgi un kārtīgi pieiet uzdevumiem, veltīt laiku, apdomāt savas pareizās atbildes un, protams, galu galā veiksmi un ir īpaši veiksmi tam, kurš kvalificēsies starptautiskajam finālam un pārstāvēs Latviju. Finālistiem es noteikti novēlu uzvaru un nāk pie mums strādāt, jo pie mums darba pietiks. Gribētos novēlēt studentiem visu to labāko, lai viņiem sanāk dzīvē atrast labāku darbu un, protams, vinēt šogad atkal Rīgā, Latvijā internacionālo finālu. Visiem šī konkursa dalībniekiem es novēlu paņemt kādu papildus pieredzi vai zināšanas un noteikti neapstāties kāpjot šajā akadēmiskajā kalnā, lai vēlāk šīs teorētiskās zināšanas pārnestu praktiskā darbā. Šogad esmu ieradies, lai pārstāvētu savu darba vietu uzņēmumu, kas piedalās šajā konkursā. Un ir patīkami atgriezties, beidzot neuztraukties un izbaudīt šo atmosfēru, satikt daudz pazīstamu seju un prieks atgriezties. Šīs dienas uzvarētājiem es novēlu ļoti daudz nervu, jo situācijas, kas ir šeit, gan 3. kārtā, gan 4. ir ļoti stresainas, pats es esmu to izjūtis. Galvenā lieta, kas noved pie uzvaras, ir miers un arī pievēršana pie sīkām detaļām. Paldies visiem par dalību, paldies visiem par izturību un uz priekšu skatoties, pedagogi māciet savus audzēkņus, lai viņi var vinnēt konkursus gan šeit, gan citur. Pirmās vietas ieguvējs Andris Lagdiņš, Gandava, Kaspars Šefčuks.